Nu, labdien, dārgie draugi, tā tad ir beigušies, nu, beidzās Jāņi, nav beigušies, viņi turpina beigties, jā, tā tad ir augusta vidus, un mēs respektīvi, testējam alu. Labi, es pajokoju pa augusta vidus, ir jūnija beigas, un mēs vēl tā kā ieskandinam Jāņus. Un tad es pamēģināšu jaunu rubriku uztaisīt, jā, nu es viņu kaut kad esmu taisījis, bet pagaršošam dažādus eksotiskos aliņus, jā, eksotiskos. Un tad es pastīšos, ja cilvēkiem, nu tā kā interesēs, es vēl taisīšu video, ja neinteresēs, tad, protams, ejiet dirs, nahuj, man tas ir vajadzīgs. Šai gadījumā, jā, mēs aizvakar un kaut kad tuvākajā pagātnē braucām uz Lietuvu. Un kaut kādā veikalā iebraucam, nu baigi smuki aliņi, jā, nu baigi smuki pēc izskatu, un jā, es saku sievai, nu es nopirkšu, zin kā, nu pagaršot, viņa, protams, saka ne, bet es saku, nu no viena, no katras zortas pa viena, viņa saka, nu labi, nopērts, bet nu 24 zortas, bet nu huis ņem, respektīvi dienā vienu garšosim. Nu un tad jā, sāksim ar šitā, te pasties, nu kāds smuka etiķet, nu kā tu viņam garām paies, jā, kaut kas ar kārtīm, pīt dāmiem, jā, reko ar kaut kādiem kungiem un tā tālāk. Aliņi ir taisīti Ukrainā, jā, viņi visi, ko es šitos te nopirku, viņi taisīti Ukrainā, teikšu godīgi, man ar Ukraiņu aliņiem ir viena darīšana bijusi, jā, es kaut kādu, kad biju cauri, braucu, paņēmu kaut kādu nefiltrēto, bija baigi garšīgais, bet es neatceros, kā viņi sauc un kur. Tā kā principā pa Ukrainu alus darīšanas kaut kādam tradīcijam man nav vispār nekāda poņa, jā, bet nu tieši tāpēc mēs pamēģināsim, jā. Nu un tad jā, šis saucās Black Queen Pastry Lagers, jā, Black Queen Pastry Lagers, es saku, nu ļoti smuku bunčiņu tādu piesaistā, kā saka, skatītāju un tādu vidēji statistisko dzērāju. Un, ko es pēc izskata varu teikt, nu es nezinu, es ceru, ka viņš nav cepuma garš, jā, dzert alu cepuma garš, tas ir tas pats, kas, nu, zin, kā sieviete, kur nemaz, nu, kas ir uzpūst. Bet idejiski tā tad 5,5% spirta, mistu spirta, jā. Un, nu taisīs vaļā smaržos, un man ir, nu, vēl viens cilvēks, viņš anonīms gribēja palikt, nu, viņš arī anonīmajos īstenībā jau ir kaut kādu gadu divu. Un tad viņš man fonā, viņš teiks, vai bija labs vai nebūs, nu, tikai, lai nebūtu tā, ka tikai es garšoju, nu, redz, attaisījām, viņš jau saputojās, un smarža patiesībā ir baigi labā, jā, viņš tāda pelēcīga brūngan putiņa, liesim iekšā smuki divās glāzītēs. Nu, tad tur ķipa smaržosim un tad dzersim, ja? Krāsa ļoti smuka, tiešām, nu, pēc kvasa izskatās. Tūlīt parādīsim, jā. Ielējam iekšā, nu, precīzi. Glāzītes es ņēmu, man ir Brenguļa alus glāzītes, jā, neskatieties uz to. Jā, nu tā tad ir, jā, lūdzu. Tā tad, nu, reku, kā viņš smuka izskatās, jā, putiņa smuka, viss ir. Smarža, es teiktu, ļoti patīkam. Ne, kā tev smaržiņa? Ir laba smaržiņa, jā. Nu, tad, ko tur daudz dirst, pisam iekšā, jā, pisam iekšā, un tad stāstam pēc kā. Bļaļ. Baigi labais. Man patīk. Vai ne? Stiprs kvass. Jā, stiprs kvass, nu 5,5 kvass viņi. Principā bērns arī var pist iekšā. Nu, labāk, lai mamma to, protams, neredz, bet, jā, ja mazais, teiksim, neguļ vai vēl kaut ko, zin, kā jūs no darba esat atnākuši un tur noguruši un gribās, lai mazais iet gulēt, saka, es iedošu kvasiņu, jā, jo es saku, pēc smaržas viņš, nu, mazlietiņ tikai jāla atgādina. Bet viņam ir tāds saldumiņš, šis ir reāli labs, tiešām ļoti labs aliņš. Zin, kā varētu salīdzināt tie, kas ir dzēruši šito te brūža, kas mums ir tas tur, nu, kurš garšo pēc kvasa. Nav tik izteikti kvasisks kā brūzis, bet uz to galu ir viņam kaut kāda baigi feinā piegaršiņa. Jā, šis ir labi, jā. Ja teiksim tā, bet atkal varbūt tiem, kam klasiskais alus garšo, varbūt viņam arī nebūs baigi, jā, tad tas nebūs tas, ko tu varbūt es gaidīju, kaut kā tāda, kā medus piegarša vai vēl tur kaut kas. Jā, tieši tā, ka medus arī ir klāt bišķiņ pielikts, jā, bet nav, es saku, nav tāda apnicīgā tā saldā garša, patīkam feina garša, tā kā, jā, gadījumā, ja braucat, caur Lietuvā es redzēju, jā, veikalā Norfa, viņš bija, es nopirku šito var paņemt. Viņš tāds patīkams, feins aliņš, jā, padzerties, piedzerties un nu, teorētiski arī sīkajam var iedot. Kaut kā tā, nu tad ņemiet pa labu.